mangrove taka. Tāds labs izskatās, bet interesanti ir tas, ka mums šeit nenoņēma nevienu naudu. 500 metru gara taka, tā aizemē Kočangas salā. Nu tā staigā bišķi jāuzmanās, ka neiekrīt. Bet izstaigāt vienreiz ir vērts. Un ja ir savs skūters, tad var arī atbraukt, jo ņemt taksi gan būtu pa dārgo. O, re, ko te var riktīgi redzēt tās saknes. Ir tāds savādāks muģeklis. Ja, bet, sap citu, ja ir paisums, tad tu neko neredz no tām saknēm īsti. Jo ūdens diezgan duļķēns te bija. Un jāskatās apakšā. Te var redzēt bišķiņ, kā tas ar ūdeni izskatās. Laika vienreiz dzīvē jāizdara. Gribās parādīt to atšķirību no mūsu mežiem, bet nu nevar. Sakņu sistēma vienkārši. Un, ja mīkstā kapā var arī iedurties skrūve. Šitas gan baigi smuki izskatās, šī te vieta, tāds zaļums pāri. Egzotika ir. Nu, pēc lapām var redzēt, ka tā ir tā kā vairāk šķirnes te ir. Un rekur te ir tāds labs. Noķeram krabīti. Nu, video kadrā. Respektīvi, ja patīk staigāt pa Latvijas purvu, šitie Latvijas valsts mežu takām purvos, tad te arī patiks. Un iznācām te uz tādu klājumu. Nezinājām, uz kurien šitas ceļš ved, bet bija to vērts. Skaisti. Un kaut kā ļoti emocionāli šitā vieta paņēma. Nu, tā kā patīk. Zini, kā tu brauc kaut kur skatīties, nebija vērts. Tur maza urdziņa kaut kādu pat nosaukt par baigo ūdenskritumu. Sakņu sistēma pilnīgi kā māksla. Šito nofotografē un lietas rāmī. Tā arī ir pa labi, ir, kā saka, būs jāiet atpakaļ, bet noteikti ir to vērts aiziet, tur, kur sadalās ceļš šitai takai, jo mēs tiksim līdz jūrē. Un te jau līmenis ir augstāks, varam redzēt, kā izskatās, kad ūdens ir saknēs. Un reku te pa celiņu mēs esam atnākuši līdz līcim. Merkt das, 1/3 muss unternehmen. Redzam, kur ir Mangrove Forest Red Bridge, sarkanais tilts, un te mēs izgājām to trasīti. Mēs esam atnākuši līdz šim punktam. Kā tā, ka baigi forši tas skats ar kalniem, tas bija tāds īpašs foršs. Šeit jau, lai speciāli baigo gabaldzīties nav tā vērts, bet tā kā mēs šitās salas esam un ir vairākas dienas, tad paskatāmies, kā tas viss izskatās.